kārtība mums ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums ir par kompensācijas piešķiršanu transporta izdevumu sekšanai. Komitejā skatīts jautājums. Mēs arī iepriekšējā gadā atbalstījām šo cilvēku. Un, ja ir jautājumi, lūdzu, kas ir sociālo dienestu atbīdzībai klāt. Bet komitejā skatījums ir privāti komitejā, tas skaidrs. Par domas lēmumu apstiprināšanu. Paldies. Pret. Atturās. Par pašvaldības kompensācijām. Komitejā skatīts jautājums saistībā vēl ir pēdējo reizi šās jautājums tiek virzīts jo saistošos noteikumus mums ministrija arī akceptēja šo izmaiņas, ka mēs drīkstam vienkāršotā veidā jau bez domas sēdes lēmumu. Jautājumu vēl? Jautājumu nav, kas par otro apstiprināšanu? Pret? Atturās? Trešais darba kārtības jautājums par finansiālo atbalstu individuālā sporta veidu sportistam Keringam dalības maksas sekšanai velomaratonā. Ir izvērtējums sporta metodikas komitejās skatīts jautājums. Jautājumu nav. Kas par domas lēmumu apstiprināšanu? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Ceturtais par Natālijas Māliņas iecelšanu pašvaldības policijas priekšnieces amatā. Komitejā mēs izskatījām šo domas lēmumu projektu. Mēs esam saņēmuši iekšlietu ministrijas atzinumu par atbilstību šim ieņemamam amatam. Māliņas kundze ir piedalās domas sēdē. Jautājumu nav. Kas par Natālijas Māliņas iecelšanu pašvaldības policijas priekšnieces amatā? Paldies. Pret. Atturās. Nākamais 5. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai var ierobežot atbildību Vidzemes ledus. Jautājums tika skatīts komitejas sēdē, un pēc komitejas sēdes vēl sazinoties ar Vidzemes ledus īpašnieku un Piotorovu kungu. Mēs novienojāmies. Ja viņš līdz 1. martam sēdz iepriekšējo periodu šo maksājumu, tad arī mēs varētu dot šo te atlaidu. Un tādā redakcijā arī sagatavot šis domas lēmumu projekts. Jautājums? Jautājumu nav. Kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Lūdzu. Pret? Atturās. Paldies. 6. Par saistošo noteikumu Mikšķilas novada pašvaldības aģentūras līvi nolikums apstiprināšanu. Esam iepazinušies, tas ir saistībā ar jauno likuma izmaiņām par publiskām aģentūrām. Tad arī mēs esam sagatavojuši pašvaldības aģentūras līvi nolikumu, kurā paredzam viņiem kā saistošie noteikumi tiek paredzēta gan pāraudzības kārtības, gan darbības mērķis, gan aģentūras uzdevumu, gan arī aģentūras kompetence. Jautājumi? Arī viss izvērtējumi, kā likums. Lūdzu. 4.1.1 punkts, par kur mēs pagājušajā diskutējām, ka šoreiz ir parādījies otrajā rindiņā Ukļi. Jā, es saprotu ievēroju. Tas ir otrā rindiņa. Tad šeit 1.1 punktā. Un otrs jautājums, par ko mēs runājām, bija par Ikšķilas novada teritoriju, vai tomēr paliek Ikšķilas novada iedzīvotāji? Juristi, lūdzu. Kurš tas ir? 4.1.1. Pēdējais teikt. Par to, ka aģentūra organizē komunālos pakalpojumus Ikšķilas novada iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašuma atlīdz fonds.
vai organizē komunālos pakalpojumus Ikšķilas novada teritorijā. Dzīvojušiem iedzīvotājiem varbūt varam vienoties tā. Asijā. Bet iestādes tagad Arī iestādes. teritorija. Administratīvajā teritorijā tad. Jā, Ikšķilas novada Administratīvajā teritorijā punkts. Un punkts. Jā. Jā, Atzīmē, jā? Labi. Vēl? Jā, Kolēģi. Vairāk jautājumu nav. Kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? 7. darba kārtības jautājums par saistību noteikumu par Ikšķilas novada pašvaldības pabalstījumu auģu ģimenēm apstiprināšanu. Skatīts sociālā lietu komitejā, izdiskutēts, kā arī Finanšu tautsēmniecības komitejā un atbalstīts jautājumu. Lietas būtība, ja 100 lati par bērnu un 300 lati, ja par mīksto, ja tā būs nosaukt. Pareizi, ja? Gadā. 100 lati mēnesi un pārējais nosaukt kārtīgi visu šos te dokumentu, kādi jāpievieno klāt. Vēl jautājumu? Jautājumu nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu lūdzu? Apstiprināšanu. Paldies, pret, atverās. 8. par saistošo noteikumu Ikšķilas novada pašvaldību dienas centru sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts, sagatavots. Jautājumu lūdzu nosaka šo te pakalpojumu veidus, cenrādu, kas ļoti būtiski, kam tiek doti atlaides. To nosaka šie saistošie noteikumi. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu lūdzu. Pret, atturās. 9. par grozījumu izdarīšanu ar Ikšķilas novada domu 2010. gada 16. jūnija lēmumu apstiprinātajā nolikumā Ikšķilas novada pašvaldību dienas centra nolikums. Tika veiktas juridiskās nolikuma precizēšana, lai atbilstu visām prasībām. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Paldies. Pret, atturās. Nav. Par valstī 10. par valstī satiksmes ministrijas personā piekritušās zemes vienības ar katastru apzīmējumu 7440120673 pieņemšanu pašvaldības lietošanā bez apliecības projekta skolas ielas sakārtošana Ikšķilē ietveros. Komitejā skatīts, atbalstīts šeit ir saistībā ar šo te skolas ielas projektu. Jautājumu nav, kas par šādu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Paldies, pret, atverās. 11. par īpašumu tiesību atzīšanu uz neprivatizētām nedzīvojamām telpām īpašumu tiesību nostiprināšanai zemes grāmatās pašvaldības vārda. Šeit ir runa par pagrabiem, pēc adresēm skolas iela 11, Ikšķile, Melorātoru iela 8 Ikšķile un Melorātoru iela 6 Ikšķile. Ierakstīšanai uz pašvaldības vārdu. Arī tiek sakārtot šie jautājumi. Jautājumu nav, kas par šādu domas lēmuma apstiprināšanu. Klausot. Pret, atverās. 12. par īpašumu tiesību atzīšanu uz neprivatizētu dzīvokļu stacijas ielā 2732 īpašumu tiesību nostiprināšanai zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Komitejā skatījām jautājumu. Jautājumu nav, kas par šādu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atverās. 13. par nekustāmā īpašuma Virsmaļa Tīnošu pagasts Ikšķilas novads sadali nekustāmā īpašuma nosaukumu piešķiršanu, nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Teritorijas plānotājas komitejas sēdē ziņoja. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atverās. 14. par nekustāmā īpašuma Daugavas Tīnošu pagasts Ikšķilas novads zemes vienību apvienošana.
Jautājumu? Jautājumu nav. Kas par domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? 15. Par detālu plānojumu projektu uzdevumu precizēšanu. Komitejā skatīts jautājums. Jautājumu nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? 16. Par detālu plānojumu nekustāmam īpašumam Daivaru atcelšanu plānotās ielas un zemes vienību atrišas likvidēšanu. Komitejās skatījām jautājumu. Jautājumu nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? 18. 17. Par zemes ierīcību projektu izstrādes nepieciešamību nekustāmā īpašuma Daivari Tīnošu pagasts Ikšķilas novads sadalīšanai. Komitejā skatījām šo jautājumu. Nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? 18. Par īpašumu nosaukumu un adreses māju. Jautājumu? Jautājumu nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? Papildus darba kārtība 19. Par saistošo noteikumu Ikšķilas novads pašvaldības aģentūras līdz pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu centrālas dzīvojamām mājām apstiprināšanu. Lūkšu juristi paskaidrot līdz būtību. Šie saistošie noteikumi tika pagājušā domas sēdē apstiprināti. Mēs esam saņēmuši atzinumu no ministrijas. Tālāk. Atzinumā no ministrijas mēs tā kā nedaudz pasteidzāmies ātrāk par nolikumu pieņemt šos te saistošos noteikumus. Vispirms bija jāpieņem līguma nolikumu, jāapstiprina, un pēc tam bija jābūt saistošajiem noteikumiem. Mēs tā kā divreiz vienu to pašu vai pat trīsreiz arī nākamajos saistošajos noteikumos mēs esam runājuši par līgu kompetencijā. Bet ja kompetencija noteikta nolikumos, tad viņa nav, tā saka, jātieši nākamajos saistošajos noteikumos. Un tās tika izņemts sakārtots. Un tāpēc jāapstiprina ir no jauna savādākā redakcija pareizākā. Jautājumu nav. Kas par? Tas pats arī attiecās nākamajiem saistošajiem noteikumiem. Tie ir abi divi un otrs. Sākumā pa vienu, ja? Kas par apstiprināšanu? Pret? Atturās? Nav. 20. Tieši kā Juris tev iepriekš teica, par saistošo noteikumu Ikšķilas novads pašvaldības aģentūras līdz siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanas un pakalpojumu centrālas apstiprināšanu. Lietas būtība precīzi identiska. Jautājumu nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? Tā. Nākamais par atļauju to. Par atļauju turpināt uzsākt būvniecību. Būvvalde sagatavojas šo domas lēmumu projektiņu, apsekojusi šos te īpašumus un ir sastādīts administratīvajā protokoli un cilvēki nomaksājuši, un tagad bija tās lietas sakārtot, lietas būtība tā. Jautājumu? Jautājumu nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās?